tupa. Ir tāds ne īpaši kā labs tāds vārds, bet ja pastāst tulkojumā filipiešu valodā, tas nozīmē aita. Tādā sarunu valodu līmenī tas nozīmē truli. Nu, tā kā vienā gadījumā tu tups esi, ja ne, tu muļķis esi vai truls esi. Bet kāpēc šis vārds? Šis vārds izrādās ir ļoti svarīga darbība mūsu dzīvēs, kad šodien ir tendence mums visiem būt ļoti gudriem, ļoti izzināt, izmeklēt. Visiem nevar tā teikt, bet lielākai daļai. Un bišķiņ kaut kādu dzīvi redzot, gan garīgi, gan fiziski. Bieži vien tev ir kā aitai vai tupa kaut kādas lietas jādara. Un kur mēs to varam redzēt savās dzīvēs? Savās dzīvēs mēs to varam redzēt, ko Pāvils saka, ka maskam dara miesas kalpināšana, tas ir tur uzkačāšanās un tādas lietas. Un tas ir ejot uz zāli, mums izstrādā plānu, gudri izstrādā plānu, un tad ir tas svarīgākais tilts, tā svarīgākā aiza, kā tikt tai otrā pusē ir tupa, truli, kā aitai, vienkārši darīt to programmu dienā. Tas pats aiziet, kas ir jaungada apņemšanās citiem bijusi, vai vienkārši pa gadu ir kaut kāds diētas, un diētas arī, protams, ļoti jābūt uzmanīgiem ar diētām, un tur ir labi gudri izvēlēties, gudri konsultēties ar uzturu speciālistiem. Un tad, kad tas izdarīts, ir dabūt tā programmiņu priekš tevīm, tad vienkārši tupa, kā aita, vienkārši dari. Vienkārši dari, lai tu tiktu tais paredzamajā, vēlamajā otrā pusē, teiksim tā. Un tas ir ļoti tāds svarīga lieta. Un nekādā ziņā tu netiec kā vērtību tavu samazināt, ja tu dari kaut kādas lietas vienkārši kā aita, ne? Jo tur otrā pusē stāv kaut kāds lielāks mērķis, kaut kāds lielāks motīvs. Un tīri tāpēc tas ir svarīgi, ka mēs savās disciplīnās, savās lietās to praktizējam, to ņemam iekšā. Jo, piemēram, pats esmu piedzīvojis dažādas diētas vai kaut kādas procesas gājis, un tā neizdošanās vai tā sarežģītība rodās tajā brīdī, kad tu sāc pārāk gudri kaut kādas lietas, kad tu sāc pārāk savu variantu, ne? Kad tev ir iedot skaidri strādājuši formula, un tev viņa liekas garlaicīgi vai pārāk vienkārši vai atkal pārāk nepriekš tevīm, ne? Un tad tu sāc tur kaut kādas piedevas taisīt, ne? Un tad beigās nekas tur nesanāk, un tad tu noraksti to visu. Bet problēma ir tā, ka mēs bieži vien vienkārši kā aitas neesam to darījuši. Tā, neesat saprašanā aica, ne, ko vārds aicina, neesat kā bērnu saprašanā, bet esiet kā bērnu. Un te ir citreiz, kad ir jāmāk izdalīt, ka tas ir vienkārši trulu darīšana, kur ir jāizdara, un tad ir kaut kādas tās lietas, kad ir pirms tam gudri bijis. Viens sentences, kas man patika, izplāno gudru un ej kā zīlonis pēc tam, kad tu neiedziļies, vienkārši ieej uz priekšu, ne? Un tas ir, kad nešaupies, un ka tas ir ļoti svarīga jaudas formula, jo, ja tu šaubies, tad tāds tā kā bišķi pastum, apakaļ bišķi pastum, ne? Un tā mēs dzīvē kaut kādas lietas daram, diemžēl, un tā panākuma atslēga ir, ka tev ir izplānots, tev ir pirms tam konsultēts, gudri izstrādāts, un tad tu vienkārši dari. Protams, objektīvi vērtējot lietas, jo. Bet, šis, man liekas, daudz, kur mums šodien trūkst, un es zinu, ka manā dzīvē tas trūkst, jo gribās to labāko variantu atrast, bet bieži vien līdz tam labākajam jānokļūst, un tad ir jāsamierinās, ka, mēnesis es tagad darīšu to daļu, ja?
tad vai 3 nedēļas, vai tur nedēļu, notestēšu nedēļu, un tad tu tur nekoriģē, tu vienkārši to nedēļu to dari, un tad tu izvērtē tos rezultātus, ne? Nu tā, tas tāds varbūt kādam nodara un ir vērtīga lieta. Paldies!